Vērsi, esi sveicināts jau martā. Pavasaris klāt. Un vēršiem, tāpat kā auniem, jāsaglabā ir līdzsvars. Tas ir ļoti svarīgi šo līdzsvaru noturēt šajā mēnesī. Jo mēnesis nemaz nebūs tik vienkārši. Un tāpēc nesteidzies vērsi, nepieņem sasteigtus lēmumus. Un nepārgurst un nekrīt arī grūtsirdībā, jo tev Merkurs ir 12. mājā, un tas nozīmē, ka tu vari būt lēnīgāks. Ir sevišķi darba vidē. Tu vari nepamanīt kādu svarīgu informāciju, tāpēc esi piesardzīgāks. Varbūt kāds kaut ko gribēs no jums noslēpt. Un, ja jūtat arī grūtsirdību vai skumjas, tad kaut ko pamainiet dienas režīmā, savā darba vidē. Un kaut ko procesā pamainiet vai vienkārši atpūtīties šajā laikā. Labāk veiksies tiem vēršiem, kas strādā maiņu darbā. Tātad, kas strādā kaut kādā ierobežotā vidē, piemēram, cietumā, klosteros, sanatorijās, uz vientuļas salas, vai tiem, kas strādā attālināti, arī šis mēnesis būs vieglāk pavadāms internetā. Varat šajā mēnesī atgriezties arī pie kāda pamesta, sen aizmirsta darba, tas arī šai enerģijai ļaus pārstrādāties. Varat veikt šajā aizmirstajā darbā vai arī ikdienas darbā kaut kādas izmaiņas, kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot. Tas arī šo enerģiju tātad ļaus pārstrādāt. Vai vienkārši samierinieties, ka jūs strādāsiet šajā mēnesī lēnāk. Un arī attiecībās ir tā pati kaut kāda neskaidrība, jo arī Venēra mums tāda 12. mājā. Tas var būt vienkārši slikts noskaņojums. Varbūt jūs neizpratīsiet partneri, varbūt partneris patiešām būs kaut kāds neizprotams. Ja jūtat kaut kādu nogurumu, sāciet nodarboties ar sportu, ejiet ārā svaigā gaisā, tas izvairos jūsu enerģiju. Un mācieties paļauties paši uz savu spēku, savu spēju elastīgi pielāgoties dažādiem noskaņojumiem. Šeit es jums varu ieteikt kaut ko iesēt vai iestādīt podā, jo tas augšanas procesā, augšanas enerģija vairos jūsu spēku un jūsu prieku, jo tas vien, ka jūs iegremdēsiet pirkstus zemē, jūsu zīmē nāks par labu. Tātad iedos jums tādu jaunu, svaigu atzimšanas enerģiju, kas jums šajā mēnesī pēc būtības ir ļoti nepieciešama. Ja jūtat nemieru, izveidojiet kaut kādu konkrētu plānu, tas arī jūs nomierinās. Vienalga, kādā sfērā vai no finansēm saistīt, vai ar veselību. Jūs redzēsiet, kā tikko jums ir plāns, jums iekšējais tāds arī miers un līdzsvars parādās. Un pēciet tikai kvalitatīvas lietas un arī noderīgas lietas šajā mēnesī, lai pašiem nav sevi tā kā ar kaut ko jāvaino, lai tas viss ir ar tādu nozīmi. Un tad jūs jutīsiet, kā šī labā enerģija jums ļauj šim mēnesim iziet cauri ar tādu iekšēju apmierinājumu un miera sajūtu. Lai viss veiksmīgi! Atā! Visu labu!